Tu esi šķērsojusi, tu pārgāji uz autoritātes vietu, uz līderības vietu, uz vietu, kur tevi cienīs, par lietām, ko Dievs tevi aicinājis darīt. Tu esi šķērsojusi pāri, tu vairs nesaskaries ar tiem pašiem milžiem un nav cīņas, ar ko saskāries, jo tu salauzi šos apļus. Tu šķērsoji pāri uz zemi, brīvība. Tas galu galā ir izlaidums. Dievs mūs ieliks apstākļos, vidē, kas mūs limitēs, ierobežos, kur varam doties, ko varam darīt, īpaši tajās vietās, kurās Dievs trenē mūs, kur attīsta. Tu sapratīsi, ka tava dzīve ir ļoti limitēta lietām, pie kurām pieeja, bet daudzi no jums esat pabeiguši un šķēršojusi pāri uz dzīvi, kur būs vairāk pieeja, vairāk resursi un brīvība. Tu vairs nerīkosies balstoties uz sajūtu, ka kaut kā pietrūkst, bet no pārpilnības, tāpēc, ka daudzi no taviem apstākļiem vadīja tevi uz dzīvo ūdeni, un tas ir svētais gars. Tu dzersi no akas, kas nekad neizsīks. Tu nepārtraukti ražosi, nepārtraukti dosies uz priekšu, nepārtraukti virzīsies uz augšu, jo dzer no akas, kas nekad neizsīkst. Tu nāc no dievišķa avota. Daudzi skatās uz tevi un brīnās, kā tu uzvari apstākļus un dodies uz priekšu, un Dievs tevi ir vedis uz kādu vietu, un daudzi no jums nākat ārā no tūkstneša. Tu gāji pa noteiktu ceļu, tu uzticējies Dievam, sekoji Dievam uz vietām, kur tevi vadīja, un tu nāc ārā no tā, un esi šķērsojusi pāri uz autoritātes vietu, paaugstinājumu, brīvību, jo esi valstībā. Kad esi Dieva valstībā, tur ir apsardzība, pieeja, un tu spējīga apstrādāt vairāk piekļuvis. Vairāk spējīga apstrādāt apkārtējo vidi, jo tu esi trenēta. Tu saproti, pat ja ir daudz lietas, ko tu vari darīt, pat ja ir daudz vietas, kur vari doties, cilvēki, ar ko var iziet ārā, tu saproti, ka nevienmēr tas tev ir noderīgi vai labvēlīgi. Tu mācījies dzīvot robežās, ko Dievs radīja priekš tevis, pat ja tev ir pieeja un brīvība dzīvot, kā tu vēlies dzīvot. Jozuā 3, 2-4. Un pēc 3 dienām virsnieki gāja pa nometni šurpu un turpu, un pavēlēja tautai sacīdami, kad jūs ieraudzīsiet tā kunga sava dieva derības šķirstu, ka priesteri Levija dēli to nes, tad celieties no savas vietas un sekojiet tam. Tomēr, lai paliek starp jums un to 2000 olekšu plats atstatums, un neejiet tam tuvu, lai jūs varētu zināt ceļu, kas jums jāiet, jo jūs šo ceļu vēl nekad neesat gājuši. Daudzi no jums esat pozīcijā, un tāpēc, ka tu pārvietojies tad, kad Dievs tev teica pārvietoties, un atļāvi Dievam tevi vadīt, tas tevi pozicionēja paaugstinājumam. Tas pozicionēja tevi šajās nākamajās svētībās, tāpēc, ka tu pārvietojies, kad Dievs tev teica pārvietoties, un atļāvi viņam vadīt un virzīt tevi šajā tavas dzīves nākamajā līderu pozīcijā, autoritātē. Daudzus no jums ļoti cienīs, jo cilvēki būs abrīnā, bijībā par lietām, ko Dievs pieļauj sasniegt tajā zemē. 7. pants. Un tas kungs sacīja Jozuām: šodien es sākšu tevi paaugstināt visa Izraēla acīs, lai tie zina, ka es būšu ar tevi, kā es esmu bijis ar Mūzu. Dievs dara par lielisku līderi. Tava dzīve prezentēs Dieva godību, tā būs kā piemērs, ka tā notiek, kad uzticies no visas sirds Dievam. Tu esi paklausīga, un Dievs parādīs tevi kā piemēru. Tava dzīve būs dzīves piemērs godības. 9. pants. Un Jozuā sacīja Izraēla bērniem: nāciet šurp un klausieties tā kunga sava Dieva vārdus. Un Jozuā sacīja: šai brīdī jūs paši nomanīsiet, ka dzīvais Dievs ir jūsu vidū, jo viņš dzīdams izdzīs jums pa priekšu kanāniešus, hetiešus, hīviešus, ferisiešus, girganiziešus, amorziešus un jebusiešus. Redzi, tā kunga visas pasaules valdītāja derības šķirsts ies jūsu priekšā pāri Jordānai. Dievs ir padzinis visus apstākļus, visus kalnus, visu, kas tevi kavēja, nokļūt tavā nākamajā,
nokļūt tajā, ko Dievs ir sagatavojis priekš tevis. Dievs saka, tavs galds ir gatavs. Tas ir tāpat, kad tu ej uz restorānu un tie paņem tavu vārdu un tev ir jāgaida, līdz tavs galds ir sagatavots. Daudzi no jums esat gaidīšanas sezonā. Tu zini, ka tavs vārds nāk, tu zini, ka lietas notiek, bet nav pilnībā parādījies vēl. Dievs saka, tavs galds ir gatavs. Dievs gatavoja tev galdu, un tagad tavs galds ir gatavs, un tu gatavojies ēst labi. Dievs noņēma visus apstākļus, kas kavēja tevi saņemt to, kas Dievam ir priekš tevis. Dievs vadīja tevi pāri Jordānas upei. Dievs lika izsīkt ūdenim, lai tu vari pāriet. Daudziem no jums Dievs radīja ceļus tuksnesī. Šie ceļi bija tur, lai tu vari pāriet pāri. Tāpēc ir svarīgi pārvietoties, kad Dievs sāka tev pārvietoties, jo tev ir atvērts loks, iespējai pārvietoties. Jo Dievs specifiski priekš tevis radīja ceļu, lai tu pa to ietu, lai nekas tev nekaitētu, lai nekas nespēja tevi aizskart, nekas nevar nākt pret tevi tam, ko Dievs priekš tevis ir nolicis. Un Dievs saka, tāpēc, ka tu pārvietojies, tas tevi pozicionēja šajā nākamajā autoritātes līmenī. Pozicionēja tavā dzīvē brīvība. Lai izraēlieši pārietu, Dievs apturēja upes plūsmu, lai tie varētu pāriet. Ir tik daudz lietas tavā dzīvē, ko Dievs ir apturējis, kas centās nonākt pret tevi, bet Dievs to ir apturējis, lai tu varētu pāriet tur, kur Dievs ir sagatavojis priekš tevis. Tas, kur tu ieeji, bija īpaši nodalīts priekš tevis. Daudzi cilvēki nav bijuši spējīgi šķērsot, pārvarēt šķēršļus, kas tika nolikti tavā ceļā, bet Dievs apturēja kādas lietas. Dievs lika kaut kam izsīkt, lika izsīkt kādām lietām, lai tu varētu šķērsot pāri. Dievs saka, ka tu ieej brīnumā. Jozua 4.14. Tanī dienā tas kungs paaugstināja Jozuu, visi Izraēla acīs, un tie viņu bijās, tāpat kā tie bija Mūzu bijušies, visu viņa dzīves laiku. Tas, ko tu spēji pārvarēt, pozicionēja tevi autoritātes vietā, un cilvēki tevi abrīno par to, ko tu spēji pārvarēt. Un tas tevi pozicionē līderu pozīcijā. Tie Jozuā respektēja, jo Jozuā vadīja tos pāri šķērsot Jordānas upi. Caur Jozuā Dievs varēja likt ūdenim izsīkt, lai tie varētu pāriet pāri upei. Daudziem no jums tāpēc, ko Dievs pieļāva tev darīt, izpildīt uz zemes, cilvēkiem būs liels respekts pret tevi un to, ko tu dari. Tu būsi ļoti respektēta, tavs galds ir gatavs, tu pacietīgi gaidīji savu kārtu, un tagad ir tava kārta. Psalms 23. Šo rakstu vietu tu izdzīvo. Tu esi svaidīta darīt to, ko Dievs ir aicinājis tevi darīt. Tas nav tikai hobijs. Svaidīta to darīt nozīmē, lai arī kas dzīvē notiktu, tu vinnēsi. Tu to spēsi izdarīt, pabeigt, jo esi svaidīta pārvarēt apstākļus, jo tu esi dievišķi pasargāta. Tu esi tā, ko Dievs ir izvēlējies, lai tu ej un izpildi šo misiju. Savā ceļā tu esi tur, kur tev ir jābūt. Pārliecībai zināt, ja tu tiki tik tālu, tu to paveiksi. Tu izdarīsi visu, ko Dievs vēlas, lai tu dari, jo svaidīta to izdarīt. Tavs kausi piepildīts līdz malām ar svētībām, tāpēc cilvēki abrīno, jo tu paliec svētīta. Lai arī kas notiktu tavā dzīvē, tu esi svētīta. Tu dzīvosi Dieva namā mūžīgi, tā ir tava daļa, tas ir tavs galds. Daudz no jums esat šķērsojuši pāri brīvībā, pieejai un pārpilnībai.